Radio Boom FM piedāvā Pana Klekša rīta pazārs. Labrīt, labdien, labvakar, Pankleksi. Tāds satraukts izskatieties. Starp citu, vai tu zini, ka tev dzimtajā Ekšķilē būs teniskorti? Sen jau par to runā. Ir beidzies iepirkums, es tev apsveicu, tu varēsi nodzīt māsu spēlējot tenisu. 57,000 eiro. Nu, skaisti. Es nezinu, tiešām jums Ekšķilē esat tik daudz tenisa spēlētāji? Nu labi, ok. Nē, tur ir. Labi, viss kārtībā. Es vienkārši tu tāds, man liekas, tu nāc varbūt no kādas sporta nodarbības. Tāds ļoti tāds. Tā. Labi, pirmā šī pēcvēlēšanu nedēļa, protams, tie komentāri par vēlēšanu iznākumu, es domāju, Eiropas parlamentu bija pietiekoši amizanti, bet par to tagad nē, jo jāsāk tomēr ar kaut ko saprātīgu. Nu, kaut cik taustām un racionāli. Un, lai cik dīvaini nebūtu, lai arī es pats labprāt bieži citēju dažādas fragmentus no Saeimas stenogrammām, kas var radīt iespēju, ka tur tas nu gan ir viens jautrs kantors, bet laikam, protams, tur arī lēm jautājums, kas uz tā kopējā fona ir gluži saprātīgi. Un aizvadītā nedēļa nebija izņēmums. Divas lietas, kas, es domāju, cilvēkiem ir pietiekoši saprotams. Un arī vienlaicīgi būtisks. Proti viena lieta ir saistīta ar elektroenerģijas tirgus atvēršanu. Man jau godīgs, ko tas sajūtas. Es saprotu, tas ir atlikts līdz gada beigām kaut kā tā. Ja? Bet, stāsts nav šajā gadījumā par šo procesu, bet par to, ka tika jau kamēr vēl lēmums atlikt. Bija pieņemts, tika runāts par to, ka būs kaut kāds līdz ar to cenu kāpums elektroenerģijas cenām. Līdz ar to ir jautājums par to, kā to kompensēt, kā tagad smalki saka, mazāk sociāli neaizsargātām. Tas ir tik jauki, tas skan, kad tiek atvērts elektroenerģijas tirgus un tāpēc sekos kāpums. Tas ir drusku amizanti ir, jā. Tas ir baigi labi, jā. Parasti jau tā kā vajadzētu būt otrādāk, bet loģiski būt otrādāk. Jā. Nu labi, bet šajā gadījumā runa ir par to, kā nokompensēt to kāpumu. Nekā? Nē, tā nav. Ir, ja? Nē, tik traki nav, domāts jau par to ir, bet tieši tādēļ es gribu pievērst uzmanību, ka vakar, respektīvi, ceturtdienas Saeimā par to bija gan priekšmetiskas vai jēdzīgas diskusijas, jo izrādās, ka, zini, kā tas ir. Tu jau var uzrakstīt tos piedāvājumus vai priekšlikumus, bet, kaut kāda reālā dzīves sastāvdaļa tev pašļauj garām. Jo tātad stāsts ir par to, ka, piemēram, kaut kādā mājsaimniecībā kompensētu zinām summu no šiem rēķiniem. Nestrīdamies par to, tā vai ir liela vai maza. Tur šobrīd vēl ir diskusija, principā nav godīgs, kaut liela, tur kaut laikam 5 eiro bija domāts. Bet izrādās, ka šo summu nevarēs saņemt tie, kas es atvainojos, ja paliks pašreizējā redakcija. Kur es domāju, šādi cilvēki ir gana daudz, kas pirmkārt vai viņi īrē dzīvokļus, citiem vārdiem sakot, kuri maksā vienkārši saimniekam visu. Aha. Vai arī tie, kuri savus norēķinus ar pasauli, es domāju, ar komunāliem pakalpojumiem veic ar apsaimniekotāju. Un tas gan ir diezgan muļķīgi. Respektīvi, šo kompensāciju varētu saņemt tikai tie, kuriem ir tiešie līgumi ar Latvenergo vai kaut kā tā. Jāsaka tā, ka faktiski labi, ja tas tomēr vēl ir maijā fiksēts, ka tāda neveiklība ir. Jo es vēlreiz saku, es protams, nezinu to statistiku, bet es domāju, ka ir gan nedaudz cilvēku, piemēram, es arī maksāts ar apsaimniekotāju. Respektīvi, man nav tiešais līgums. Es baidos, ka es varētu arī kompensāciju nesaņemt, bet labi. Vai arī tiešām, kas cilvēki vienkārši, tur nav ko tur cepties, pelēkais vai kāds tur tirgus atnāk saimnieks un īrnieks samaksā visus tur pēc rādītājiem, pēc skatītājiem. Aha. Tāpēc tas bija labi, ka tas ir pamanīts un, protams, līdz ar to vajadzētu līdz tam tirgus brīvlaišanai to sakārtot, ja jau valsts tomēr izdomājas kaut kā palīdzēt, tad, lai nebūtu tā, ka liela daļa tomēr paliek nesasniegta. Un, protams, otra lieta, kas arī tur parādījās Saeimas diskusijās, bija tas, ka
Tas vienmēr ir tāds strīdīgs jautājums, ka vienkāršāk, protams, visu tādos lielos blokos, iedot, pat ja kaut kāda palīdzība. Bet, protams, ir zināma atšķirība. Vai runa ir par masturīgu vienu cilvēku, kurš dzīvo viens, vai runa ir par ģimeni masturīgu. Un ja tā summa ir viena, gan pirmam, gan otrajam, tas ir diezgan... Vai par vienu masturīgu, pie kā dzīvo vēl daudz masturīgi. Aptuveni, jā. Tas ir, protams, diezgan muļķīgi, un atklāti sakot, es saprotu, ka vienmēr var atrunāties, ka ir baigi grūti tur tik sīki detalizēti paskatīties, bet es tomēr domāju, Latvija taču nav tik liela valsts, jā. No tāda viedokļa, ka var tomēr kaut kā sīkāk paskatīties, kurš tiešām ir tāds, kas ir viens, tam viena summa, kam ir ģimene, tam otra. Vai ar šo uzdevumu, respektīvi, lai tas būtu precīzāk piesaistīt cilvēku skaitam, vai ar to Saeima tiks galā līdz rudenim, tas savukārt ir cits jautājums. Otra lieta, kas arī, manuprāt, tad ir par laimi varētu būt atrisināta, ir tā vairāk attiecās uz privātmāju īpašniekiem vai cilvēkiem, kas dzīvo ārpus, varbūt. Mazpilsētās vai tā. Citiem vārdiem sakot, es domāju, ka varbūt cilvēki pamanījuši tos sižetus televīzijā vai tā, kur savulaik notika diezgan liela tāda izņirgāšanās par to, ka pa Eiropas naudu izbūvē ūdensvadus, uz ielas, bet smalki izbūvē, bet nevar aizvilkt līdz mājai, tāpēc, ka cilvēkam nav naudas, lai to... Jā, vai arī cilvēki neslēdzās klāt, jo tas ir dārgāk, jā. Bet katrā gadījumā, viņš saka, johaidī, man tur tomēr aizvilkt, tas ir dārgi. Un tas, kas tagad tiek labots, tas pie likumdošanā, kas ir pa laimi, jā, ir tas, ka līdz šim... tad arī faktiski pašvaldība tur neko nevarēja darīt, pat ja viņai ir nauda, pat ja tā ir nauda, respektīvi tā nedrīkst ieguldīt, nosubsidēt, piemēram, to pievadu, ja. Un, protams, arī nevarēja to Eiropas naudu izmantot, tikai lielie maģistrālie. Tas, par ko tad bija šonadēļ debats Saeimā, bija to, ka tomēr likumu pamainīt tā, ka, ja tomēr ir tiešām objektīvi, ka cilvēks, piemēram, viņš gribētu, bet viņš nevar atļauties to aizvilkt, to ūdeni, to vadu. Tad vai to var vēl, ja ir palicis kaut kas no tās Eiropas naudas pāri, vai arī, ja pašvaldība ir tik spējīga un to var izdarīt. Kas, es domāju, ir vienkārši saprātīgi no tā viedokļa, ka pretējā gadījumā pirmkārtām, vienkārši bezjēdzīga situācija ir vats un nav, to nelieto. Es gribētu tev oponēt, jo tāpēc, ka pašvaldība to varēja izdarīt arī iepriekš, ja viņi to gribēja. Nezinu, es esmu burta kalps, ko es lasu, to es saprotu. Un otrs ir tas, ka, protams, ja paliek šī situācija, ka nav pieslēgumu un ir tikai pa Eiropas naudas attaisīt maģistrālie vadi, tad izrādījās, ka par to arī varbūt dabūt pa biksēm, respektīvi, ka Eiropa var pateikt, tas ir kaut kāds vietas, ko jūs esat attaisīt, jūs dodiet naudu atpakaļ, jo tā vienkārši nav nekāda jēga. Kas, protams, būtu vēl bēdīgāk, jo tās summas jau ir gana lielas, tādēļ, arī tas ir labi, es saprotu tavu skepsi, bet, manuprāt, tas tomēr drusku pavirzīšanās priekšu, bet pēc brīža turpinām. Radio Boom FM piedāvā Doktors starp citu. Un tad, lūk, mums ir piedāvājums mūsu klausītājiem. Filozofs Atis Zakatistovs ir ieplānojis veselu semināru sēriju Tādi mēs. Jā. Un tas, ko mēs esam paredzējuši, ir 4 stundu pasākums. Reizi mēnesī. 10. mēs ierakstām raidījumu. Cilvēki var atnākt šeit, paskatīties. Jau no 10 rītā. Jau piedalīties, varbūt paskatīties, kas un kā. Un pēc tam 11. mēs sasēžamies un par mēneša tēmu runājam un pieņemam jautājumus no cilvēkiem. Tas būs pilnīgi ekskluzīvs produkts tiem, kuri vēlēsies dziļāk saprast, kādā veidā filozofija ietekmē viņu darbu un ikdienu. Radio Boom FM piedāvā Doktors starp citu. Boom FM piedāvā katru sestdienu 10. RTV raidījums par dārzu un to, ko tajā var izdarīt pats. Kas dārzā? Francis, Kristiāna un Kārlis savā dārzā kopā ar Oleomaku.
Pants Kleksis. Īsi un sāpīgi. Turpinām. Labi, un arī noslēdzam par komunālo saimniecību, jo te gan būtu drusku bēdīgāks stāsts. Proti, tad šonedēļ rīdzinieki, kas es tomēr nebūdams šovinists, bet gribu teikt, tomēr pusi no Latvijas. Ar lielu prieku uzzināja, ka tātad šovasar paaugstināsies par 25% tarifs ūdens apgādes pakalpojumiem. Tas nav maz. Lūk, bet stāsts šajā gadījumā nav par to, bet stāsts par to, ka cik... Te ir tā situācija, ka formāli viss ir okei, bet nemaz nav okei. Protams, ka sacēlās zinām brēka. Par to, kāpēc un kāds ir pamatojums un tā. Es pat pieļauju, ka tur varētu, Rīgas ūdenim būtu zinām taisnība, jo tie cauruļvadi, protams, ir veci un ir jāremontē. Un cita lieta, ka diezgan dīvains tas paskaidrojums, ka tā kā samazinās patēriņš, tad ir mums jāceļ tarifi. Nē, no ekonomiskā viedokļa tas tā ir, bet gudīgi, ka es neesmu vainīgs, ka paliek cilvēku mazāk. Tā. Bet labi. Bet sāls visā šajā stāstā ir cita. Ka sākās brēka par to, un tad šie tarifi jāapstiprina regulātorā, šajā gadījumā sabiedrisko pakalpojumu regulātorā, kurš sataisīt nevainīgi bērnu sējas izteiksmi, atvēra savus rudzupuģu zilās acis un teica, bet es atvainojos, šā gada 30. janvārī bija sabiedriskā apspriešana par šo tēmu. Neviens neiebilda. Es, protams, tagad nevaru ne uz ko derēt vai saderēt, bet es domāju, ka neviens nevar teikt, ja jau ka tā sabiedriskā apspriešana ir bijusi. Droši vien jau kādi 10 cilvēki aizgāja. Kurš zināja par to, ka ir sabiedriska apspriešana 30. janvārī regulātorā par ūdens tarifiem? Es domāju, ka, cik tiem saka, likums ir izpildīts, apspriešana ir notikusi. Tauta ir teikusi, jevol. Vispār viss šitās tie apspriešanas, tas ir tāds... Vispār pašvaldībās tas ir tāds bullshits. Neviens jau par to neinformē tos cilvēkus. Bet šis ir tāds, teiksim, arī ļoti visus skarošs jautājums. Mēs vienkārši... Dzīvo Rīgā, cik reizes tu esi bijis Rīgas domē? Es esmu daudzreiz bijis, bet... Jā, protams. Tu, cik reizes tu katru dienu iegriezies Rīgas domē? Bet nenosit... Tur noteikti kaut kur pie tā apels ir. Un ar to es gribu teikt, ka, protams, var vainot to, ka dažkārt cilvēki paši varbūt neiet, bet tā tomēr ir baigā lieta par to informācijas trūkumu. Tas, ka tas kaut kur tiek nopublicēts, es nezinu... Vajadzētu palaist par Rīgu vienu tramvaju. Bet tieši tā, jo es teiksim, saprotu, piemēram, ir kaut kāds jautājums sabiedriskā apspriešana par kādu no apkaimēm, specifiski skarošs jautājums. Imantā. Pieņemsim. Labi, tas, teiksim, man meža parkā tas nav jāzina. Okay. Tad man tur 37. vai kurš tur bija autobus? Jā, bet es gribu teikt to, ka šādiem jautājumiem, kas skar visu Rīgu, piemēram, tad ūdens tarifu tiklāt būtiski paaugs, iznāk tā, ka mēs esam piekrituši tam. Lai gan es varēju saku, tu taču neesi piekrītis tam. Es gudīgi neesmu piekrītis. To es gribu teikt, ka, lai gan es samērā rūpīgi sekoju līdzi, kas notiek vispār ar politikā un ekonomikā. Es esmu to palaidis garām šo stāstu. 30. janvārī. Neko. Tagad maksās vairāk. Tieši tā. To es gribu teikt, ka cienījamie iedzīvotāji, pilsoņi, nepilsoņi, UTP. Atsimzot, kaut kā jāskatās ļoti līdzi, vai arī ir jāmaina tiešām kārtība, kā šādas lietas tiek izziņot šīs sabiedriskās apspriešanas. Citādāk tās ir ārkārtīgi formāls. Labi, tagad tomēr par politiku, jo, kā es teicu, tie rezultāti komentēti diezgan saudabīgi. Man gan uzreiz jāsaka, ar daļrunību izcēlās ne tikai vēlēšanu rezultātu komentētāji, bet tā jau nebija, ka vakar Saeimā arī nesarunāja visādas jautrības. Proti, savos failiņos paskatīsies? Es gribu citēt. Es taču nevaru tā no galvas runāt. Es saprotu, ka tad, ka juristi ir profesija, kas spēj salamāties par jebkuru jautājumu. To skaitā arī Saeimā. Un tad, protams, jautājums, kādā stilā tas notiek. Ir tā, ka ir viens cilvēks, kurš tur visiem izraisa, izņemot savu frakciju, izraisa tādu, zinām, niezi.
Tas ir deputāts no Saskaņas centra Elksniņš. Bet no vakar jau aizgāja tā pa šerpo. Piemēram, Lolita Čigāna paziņoja, ka Elksniņa kungu es saprotu, jo acīm redzot, viņš ir noteicis sev par galveno lomu un uzdevumu šai dzīvē. Nodarīt pēc iespējas lielu kaitējumu Latvijas valsts tiesiskumam. Nodirst? Nē, nodarīt pēc iespējas. Tas jau pat taisno, kas kuram tuvāks, jā. Savukārt... Man tā izklausījās, piedu. Tas būtu ļoti jauki, ja tā Čigāna teikt. Iznāk tribīnē un pasaka, Elksniņš ir nodirst. Okay. Savukārt deputāts Judins teica par to pašu Elksniņu, ka, tā bija tāds smalkāk ironija par to, ka, Elksniņam ir tomēr tik liela pieredze pa tiesās, jo viņš ir gan advokāts, bijis gan kā apsūdzēties. Izsakot, es saprotu, ka, kā var teikt, vienmēr, kā mēs iedomājamies tās diskusijas, kur druski jau aiziet jau tā pa šerpo, ja? Kad lamājās par ko nacionāļi ar Saskaņu vai ko. Nē, ir vēl viena profesionālā grupa, to skaitā Saeimā, kas savās diskusijās var kļūt ļoti jāstur, tie ir juristi. Tur tad, tomēr gudīgi, tas no Čigānas puses bija skarbi, pateikt, viņš par savu dzīves mērķi uzstādījis Latvijas tiesiskumu sagraušanu. Tā. Labi, Dievs ar Saeimu, bet, protams, citi komentāri. Aivars Lembergs. Es vispār nesaprotu, viņš pēdējā laikā tas cilvēks, viņš filtrē vai nefiltrē, ko viņš runā. Nezinu, tas tev viņam pašam jāuzbrasa. Citāds. Mūsu partija Latvijā un Ventspilī turklāt vispār nepiedalījās priekšvēlēšana kampaņā. Ja mēs būtu piedalījušies, tad rezultāti būtu citādi. Jā. Es tev varu pastāstīt. Ventspilī bija nesapratne. Jo netika pateikts, par ko ir jābalso. Jā, bet es tāpēc viņi paņēma, ko tagad darīt? Es tomēr atļaušos ar visu cieņu pret Lemberga kungu izteikt pieļaujumu, ka vai viņš gadījumā nepārspīlēja savu vēsturisko nozīmi. Jo es nedomāju, ka būtu mainījušies vēlēšanu rezultāti. Būtiski. Lemberkungs rakstīja atbildi. radio@boomfm.lv. Es domāju, ka Lemberkungam ir mazliet zudusi saikne ar realitāti. Jo, es tomēr arī paskatījos tos rezultātus tādā nevis procentos, bet tā kā sīkāk. Es nedomāju, ka tur būtu kaut kas mainījies baigi. Bet cilvēkam gribējās izteikties, viņš arī izteicās. Starp citu, runājot vēl par vēlēšanu rezultātiem, es ievēroju vienu, es varu kļūdīties, un tad es atvainos, bet es ievēroju vienu baigi jocīgu lietu, respektīvi, parasti kā cilvēks, ka viņš iet uz vēlēšanām, viņš labākie gadījumā zina pirmām kārtām, varbūt pirmo numuru tajā sarakstā, pa ko viņš grib balsot. Es par to, ja. Es nezinu, tur 7, 8, 9, kad es kaut arī priekškām, jā. Bet es vērtos sarakstus vaļā un skatījos, kā tos plusiņus un mīnusiņus ir likuši. Es saprotu, ka tiem līderiem pēc simpātijām, bet man radās sajūta, vairāk dažādās partijās, ka cilvēki, tad viņš izvēlējies savu partiju, viņš labākā gadījumā ir ielicis, piemēram, tam, ko viņš grib, un viņš sāk likt mīnusiņus uzvārdiem, kas viņam riebjās. Respektīvi, kas liekas nelabskanīgi, nenopietni, tas bija ļoti daudz, kas liekas, kaut kā tīzli. Ja? Jā. Es skatās, kas tas stulbs uzvārds? Un tas bija dažādās partijās, gan tās saucamajās latviešu, gan krievu, ka tu skaties, kā viņš taču kā viņam ir kāds priekšstats par to 12. numuru, ticamākais, ka nē. Bet viņš ir, nē, nav blakus arī nav izsvītrot. Tas nozīmē, ka viņš vienkārši skatās, kas stulbs uzvārds. un izsvītrot. Arī taktika, protams, bet labi, par to var turpināt. Pēc mirkļa. Par labsajūtu un dzīves kvalitāti jūsu mājā parūpēsies LuxControl. LuxControl piedāvā markīzes, saules sargus, pergolas, žalūzijas un energoefektivitātes risinājumus. Uzziniet vairāk mūsu mājas lapā LuxControl LV vai atnāciet ciemos Rīgā, Skanstes ielā 54. Katrs mūsu pircējs ar kaut ko aizraujas.
Mēs ar datortehniku. Kapitāla datorveikali. Pants Kleksis. Īsi un sāpīgi. Starp citu, izstāstīšu tev vienu lietu. No 10. jūnija pie mums šeit Boom FM doktors starp citu uzsāk vienu lekciju ciklu. Tādi mēs vairāk informāciju varētu iegūt pie mūsu lapā vai mūsu sociālajos tīklos. Kādi mēs? Tādi mēs. Nu, kādi ir, tādi ir. Ar to arī beidzam lekcijas. Tas ir muļķīgs jautājums. Tas nav jautājums. Tas ir uzstādījums. Kā ir, tā ir. Tā ir. Jā. Tā kā laipni aicināts. Kāds alternatīvs? Pantleksi. Lecis mierā. Jā. Un, labi, Lembergu mēs te apsmējām, bet tas, protams, tā, bet, protams, ka patiesībā varbūt tā nozīmīgākā lieta pēc šīm vēlēšanām ir nevis tur, cik tur kurš ieguva, bet tas, kas man mazliet biedē, un es ceru, ka saskaņai tik daudz prāti pietiks, respektīvi, ka tās pirmās indikācijas, ka viņi iztūkoja savu salīdzinoši slikto rezultātu, respektīvi, ka viņi vienu vietu tikai dabūja, un Ždanovka arī dabūja vienu vietu, ka viņi to ir iztūkojuši, ka skaļāk ir jābļauj, tur attiecīgi tur teksti. Godīgi sakot, pirmā kārtā es domāju, ka viņi tāpatās arī diezgan bļauj, jo tā jau nav viņa nekāda latviešu partija. Ja? Bet tas būtu ļoti nelāgi, ja viņi mēģinātu teikt, aptuveni šitā, jūs mums šitā tā nedara, tad mēs aizējam uz radikālo flangu. Man liekas, tas arī būtu drusku bezjēdzīgi, tāpēc, ka pirmā kārtā Ždanoka un Linderman tāpatās viņi nepārbļaus. Un tā pašā laikā, tas būtu tomēr tā, tad ir baigā polarizācija iestājās. Tādēļ, bet tās indikācijas tādas bija, jo es vienkārši arī vēl tajā svētdienas naktī, kad bija oficiāli rezultāti, tur tika, nav būtiski vienā tur diskusijā, un tur tika sazvanīti cilvēki, un viņi tagad draudzēsies ar Rubiku dikti atkal, jā. Ja viņi tur tā kā vienmēr bija pašķīrušies, gāja katrs uz... Nebija labi kaut kas, jā. Viņi nolēma katrs startēt atsevišķi, jā. Bet tagad viņi sapratuši, ka jāstartē kopā, Mirdružba festivāļa, jā. Tas galīgi nebūtu omulīgi. Bet, labi, kas bijis. Bet noslēgumā mazliet arī par valdības lietām, jo te viena lieta bija jocīga. Ir tāda amizants pasākums valdības sēdēs, kas saucās nāk attiecīgās nozares ministrs un ziņo par viņa pārziņā esošo kaut kādu valsts uzņēmumu vai aģentūru, ko darīt ar peļņu, ja tāda ir. Kāds var iedomāties 99 gadījumos, viņi saka, ka mēs to peļņu jums negribam valstī iedot, tāpēc, ka mums ir baigi vajadzīgi pašiem attīstīties. Jā. Nē, tur ir zināmas taisnība, un līdz ar to tas nebija tā ironiski. Šonadēļ bija diezgan neglīti. Es gribētu teikt, diskusijas starp Straujumu un Matīsu, abi cilvēks, par kuriem abiem man ir labs viedoklis, un tādēļ jo vairāk tas bija nepatīkami. Ir un pa Latvijas dzelzceļu. Kur kāds varbūt tās dividendes un izmaksājumā, peļņu un izmaksājumās dividendes nav tur kaut kādi 20,000 eiro, ja? Matīs, protams, aizstāvēja savus nozares uzņēmumu, sakot, ka viņam ir jāattīstās, un tāpēc, tur, kā teikt, valsts varētu drusku tā kā, pasēdēt pie ratiem. Man ir divi pretiebildumi. Pirmkārtām, pirms tu lepni saki, ka mums šī nauda ir vajadzīga, lai mēs attīstītos, vajag paskatīties, kur tā nauda tiek tērēta pašlaik. Un, ja mēs paskatāmies, ko Latvijas dzelzceļš tikai nesponsorē, kaut vai to pašu Baltijas fórumu, kur sabrauc visi pieklājīgi vārdi neatradu, visi locekļi no Krievijas, kuri atkal te stāsta, cik te visi slikti un kā jādraudzēs ar Krieviju. Un tu paskaties, ka šo Baltijas fórumu, Latvijas dzelzceļa simbolika, es atvainojos ļoti, tas tur vispār varētu parunāt kādu mārot, kāpēc valsts uzņēmums sponsorē Latvijas valstī naidīgus pasākumus. Bet, labi, gribat sponsorēt. Jā, bet, te tas jautājums... Nē, valsts uzņēmums tā nevar gribam sponsorēt. Es piekrītu, es ņēmu vārds atpakaļ, bet, jebkurā gadījumā, ja mēs paskatītos, cik tur salasās tās iztērētās summas, un tad varētu teikt, pagaidži, tas arī tā kā jums ir attīstība, vai tomēr tā kā to var valstī atdot. Un otrām kārtām ir jāsaprot tas, ka
Nu, jā, tā ir vecā nelēma, ka tie lielie valsts uzņēmumi vienalga. Vai tie būtu Latvenergo vai Dzelzceļš. Viņi tomēr nesaprot, ka viņi ir valsts uzņēmumi, respektīvi, ka tā nav viņu nauda. Oi, to viņi pēc. To te nesaprot arī daudzās pašvaldībās. Jā, tas ir tā. Un tā strauja, un tā Matīsam, kurš Matīs ir gudrs cilvēks īstenībā, bet jūs saprotat, Matīs, ka tad jums ir peļņa, un tā, bet mēs jau neprasam kaut kā tā baigi tur, kaut ko tur atņemt jums. Runa ir par to, ka jūs izmantojat valsts, Dzelzceļš izmanto valsts naudu, nodokļu maksātā naudu, lai attīstītos un tā. Mēs jau runājam par to, ka vajadzētu padalīties kaut ko tur skolotājiem. Tāpēc tas ir uzņēmums, lai viņš pelnītu. Viņš nav bezpeļņas uzņēmums. Jā, bet man liekas, ka Andrijs nesaprot. Viņš tā arī jau Andrijam, viņam arī zvana visādi cilvēki, vai ne, un kaut ko stāsta, vai ne. Arī jau nav tik vienkārši dzīvot tam ministram. Nē, protams, tāpēc arī es tā nebiju drausmīgi naidīgs vienkārši par to, ka tagad ir šis laiks pienācis, ka, es nezinu, tur grāmatvedīs kaut kā beidzās, ka tie lielie valsts uzņēmumi aģentūras, ka viņam tie, skaidrība par aizvadīto gadu, un tad ir baigā cīņa valdības sēdēs par to, ka, un tas vienkārši bija šonadēļ, ja. Cik viņi drīkst paturēt, un tā. Šonadēļ, protams, bija pa CSDD vislielākā kaušanās, ja. Jo tur bija jautājums, ka vai viņiem vajag tur speedway trasi vai nevajag un tā. Bet izsakot, tas ir tāds baigi smags gadījums, ka ir divi grāvi. Viens ir tāds, kas pasaka, ziniet, vispār mums te vajag, militāros, medicīnas un citus izdevumus. Mēs faktiski ņemam visu nost, ja? To peļņu, nevis peļņu, bet dividendes, ja? Mēs lūdzam jums izmaksāt visu un ejiet jūs kārties. Un tās otrs variants ir, ka mēs jums neko neizmaksāsim, nekādas dividendes par to valsts kapitālu izmantošanu, tāpēc, ka mums te pašiem kaut ko vajag. Vajadzētu tomēr atrast kaut kādu vidusceļu tajā, jo es varēju sakt, nav jau runa par to, ka tev vienkārši pasaka, tu nopelni 10 miljonus, ja, un valsts atnāk kā valsts, kā īpašnieks mums saka, 9 atdod, ja. Runa ir par to, ka ir peļņa, no kuras tiek izmaksāts dividendes. Un tā kaušanās ir par to, vai šogad izmaksāt vai neizmaksāt, vai atstāt uzņēmumu. Nesaprotu. Baigi skarbi. Un ņemot vērā, ka vajadzības ir liels, es domāju, ka tuvākās arī nedēļas būs milzīga plēšanās par to. Es saku, bija pa CSDD šonadēļ, līdz tam Dzelzceļam vēl netika, tas vēl ir priekšā. Būs kaut kāda svarīga lieta, ko nākošais nedēļa kaut kur lems, kādā sēdē vai kaut kur? Tu zini, atklāsot, nē. Atklāsot, nē. Es gribēju, ka tu varētu uzdot kādu jautājumu mūsu skatītājiem un klausītājiem. Ar kaut kādām prognozēm vai vēl kaut ko. Es tik agri no rīta nespēju uzdot jautājumu. Jā, jo ieraksts top iekās 10 no rīta. Tas ir nenormāli vienkārši. Tas nav nopietni. Bet mums ir neliels jaunums pēc nedēļas. Būs 9. Nē, pēc kādas ir nevis nākošais nedēļa, bet aiznākošais nedēļa. Labi, televīzijā jau tā kā nākošais nedēļa. Sakot, pamainīsies mazliet televīzijā laiki. Būs vēlāk, nevis 6 vakarā, bet 22:45. Mēs dabūjām pat labāku laiku. Tas kad bērni nolikt gulēt. Jā, un tad mēs varēsim arī te atlaist. Labi. Vai ne? Okay. Labi, paldies. Tiekamies pēc nedēļas.